Labvakar, dārgie klātesošie, labvakar, dārgie televīzijas skatītāji. Es domāju, ka vēl pavisam nesenā atmiņā ir visiem tas, kā atkal atsākās pēckara Latvijā Miss konkursu organizēšana. Un šodien tas brīdis ir klāt, kad šodien šeit Rīgas Latvijas Nacionālajā teātrī uz šīs te skatuves notiek konkurss Minimis 93 aplausiņi! Wow! Un tātad, lūk, pienākusi iepazīšanās kārtā. Uzmundriet meitenes ar aplausiem, viņām ir ļoti liels uztraukums, ne tā kā Ērikam. Un tā numuriņš pirmais, Rudīte Būmane no Sidgundas. Viņai ir 11 gadi un viņa mācīsies 6. klasē, Sidgundas pamatskolas 6. klasē. Numuriņš 2, Lama Skrīde no Rīgas, arī viņai ir 11 gadiņi un arī viņa mācīsies 6. klasītē. Šo numuru šajā pēcpusdienā startā Karolaina Bertman no Polijas valsts, no pilsētas, kas saucās Koļobžik, 12 gadus vecā, mācīsies 6. klasē. Un numurs 4. Numurs 4 Sigrid Vir no kaimiņu valsts Ziemeļos Igaunijas, Ciensoru, 14 gadus šai meitenei vārdā Sigrīdā. Numuriņš 5, Katerina Marčiņak no Polijas, no Polijas pilsētas Čenstahovas. Tur ir tā slavenā Jasna Gūra, visā pasaulē ļoti slavena vieta, ļoti skaista pilsētiņa esot. Numuriņš 6, vēl tikai gatavojas. Un tā ir Nele Kaup no Igaunijas, no Tallinas. Viņai ir 11 gadi, un viņa mācīsies tātad 6. klasītē. Bet ar 7. numuru šodien Margarita Voš, arī no Polijas, no pilsētas vārdā Glivica. Esot ļoti smuka, bet varbūt nepārāk liela pilsētiņā. Margarita Voš, numurs 7. 13 gadi mācīsies 8. klasē. Bet ar 8. numuru šeit mēs varam sveikt Annu Krauju no Lielvārdes. 11 gadus šai meitenei. Ies 6. klasē, mācās arī mūzikas skolā. Un numurs 9, Aile Pus no Igaunijas pilsētiņas Keilās. Aile ir 14 gadi, un viņa tātad mācīsies 9. klasītē. Katrā pasākumā, arī šajā pasākumā, kur jums bija pirmā iespēja iepazīties ar visām šī vakarā konkursu dalībniecēm, meitenēm no dažādām pasaules valstīm, kā jau jūs paši pamanījāt. Šajā konkursā arī neiztiek bez dejām. Un tāpēc man ir liels prieks pieteikt sporta deju. Īstenībā sporta deju pieteikšies, un proti uzstāsies Latvijas sporta teātris Kotri Skultūras.
Un tā, nākamais konkursa punkts, ja tā varētu izteikties, ir sācies avangarda konkurss, avangarda tērpu konkurss. Aiziet! Karolaina Bertmane no Polijas, Kolobžīk pilsētās. Brīvajā laikā guļot mājās un neko nedarot, bet toties mājās viņai ir 6 kaķi un 1 suns. Mazā lauma Skride no Rīgās. Laumā ir 4 kaķi, es pat zinu vārdus. Viens ir Čips, viena ir Beta, Lotte un viens ir bez vārda. Viņas tērps ir uzšūts no salvetītēm. Tas ir pašroka darinājums. Lūdzu, novērtējiet. Sigrid Igaunijā, Ciemsoru. Sigrīdā mācās arī manekeņu skolā un patīk Sigrīdai brīvajā laikā lasīt grāmatas. Un numurs 1 Rudīte Būmane no Sigundās. Arī viņai patīk kaķi. Brīvajā laikā viņa komponē, bet par to, protams, vēlāk. Arī šis viņas tērps ir darināts pašrocīgi. Margaret Voš, Polijā. Kā jau teicu, no diezgan vidēji lielas pilsētiņas. 13 gadi 8. klase, 5 gadus Margarita nodarbojusies ar modernajām dejām. Nele Kaup numuriņš 6 no Tallinas, respektīvi no Igaunijas. Neli mājās gaida jaunākais brālis. Katerīna Marčiņak no Polijas pilsētās Čenstahovās. Anna Krauja, Latvija Lielvārdē. Mācās mūzikas skolā, tērps ar bumbiņām, arī pašrocīgi darināts. Patīk zīmēt, gleznot un spēlēties ar lelītēm, bet ziemā patīk nodarboties ar kalnu slēpošanu. Un numuriņš 9 Aili Püst no Igaunijas pilsētiņās Keilās. Arī viņa brīvajā laikā demonstrē modeļus, jo mācās modeļu demonstrētāju skolā. Tas viss notiek Igaunijā. Tālūk meitenes tērpušās gan pašu darinātos tērpos, gan arī pašu izdomātos tērpos, kurus gan darinājuši varbūt kādi citi vai palīdzējuši darināt citi. Bet Tredeviņi, divi bija ārā, kam tie divi rokā tika Gambijā. Kam tie divi rokā tika
Gambia, Gambia. Don't worry, be happy. Trede vigni, divi bi, ara, kampi divi rokatika, Gambia, Congo. Kampi divi rokatika, Gambia, Congo. Shubiduba, shubiduba, aro, shubiduba, shubiduba. Trede vigni, divi bi, ara, kampi divi rokatika, Gambia, Ghana. Kampi divi rokatika, Gambia, Ghana. Don't worry, be happy. Tas bija tādā Tobago Pekstets. Vai Un kā jau katrā skaistuma konkursā, man ļoti patīk aplaudēt tā skaļi. nē, gal galā pasākums taču, visiem jāaplaudē, jo cilvēki zālē jau nav nākuši velti, viņi jau atnākuši tāpēc, lai aplaudētu un justu līdzi. Un tāpēc es savu sakāmo pabeigšu varbūt, ja drīkst. Ja nemaisīsies pa vidu vairāk. Jā, malā mazliet. Dārgie, es atvainojos, klātesošie, kā jau katrā skaistuma konkursā, arī mums šeit šodien peldu kostīmu konkurss. Kā jau jūs varbūt arī būsiet pamanījuši vai paši sapratuši. Aiziet! Pludmalē! Numurs 7, Margarita Vošs, Polijā. Margaritai mājās ir jūras cūciņa, kura saucās Kucečkā. Jūs jau saprotiet, tāpēc arī Margaritai pašai ļoti patīk jūrā. Margarita ir vienīgā meita ģimenē, un jūra viņai, principā, ir ļoti tuva sirdī. Kā jūs redzat, numuriņš 9 Ailēna Kuss un numuriņš 4 Kozina Ēriks Loks. Numuriņš 4 Sigrid Vīri Igaunijā, ļoti patīk piedzīvojumi romāni. Un negaidīt parādījās numuriņš 1 Rudīte Būmane no Sigundās ar dzelteno lietasardziņu. Meitenes, kā jau jūs paši saprotiet, diezgan ilgu laiku pavadījuši pludmalē, trenējušās, gatavojušās šīm konkursām. Laiku nav velti tērējušas. Numur 8 Anna Krauja, ļoti apzinīga meitene, brālis, viņai 7 gadus vecs, Dainis vārdā. Un numuriņš 2 Loma Skrida tur purina ar kājiņu lagam ūdens slapši. Aplausus lūdzu skaļākos. Paldies jums. Ai, kā lēkā Lauma un. Numuriņš 6 Nele Kaup no Igaunijas, kuru mājās gaida jaunākais brālis.
Numuriņš 5, lūk, tur augšā zilā peltkostīmā. Tā ir Katerīna Marčiņāk no Polijas un numuriņš 3, Karolaina Bergman, arī no Polijas. Mājās tātad 6 kaķi, 1 suns, mazās matemātikas klasē. Lūk, tā tagad Ēriks Loks pēc scenārija tēlo vēju. Varbūt, ka tā ir jūra, bet varbūt tomēr vējš. Tas bija tāds negaidīts pavērsiens mūsu tādā mierīgā pludmale, tādā saulainā noskaņojumā. Jūs jau ziniet, kā dzīvē notiek, ka viss mierīgi, un tad hops, un sākās, ka viss ir nemierīgi, vai ne? Lūk. Zajączek pewien młody, korzystając ze swobody, pas się trawką, ziółkami w polu i ogrodzie, w każdym zgodzie. A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, bardzo go inne zwierzęta lubiły. Virgavas mūžīgs pienācējs un mūžīgs sēž zem kājām, kas tādu zemi laimīgu un izrādās uz mājām. Un tā, žurijā Kārlis Streips, NV 5 ziņu departamentā, jeb departamentā šefs. Žurijā arī Ilze Purviņa, Rīgas Lūcijā. Vēl bez tam Velta Puriņā, cilvēks, kurā sadzīvo gan simpātisks sieviete, gan nopietns cilvēks. Nu, lūk, un man ir liels prieks pieteikt cilvēku, kurš ir vienkārši Andrejs Vomārs, mūsu Anģā draugu pulkā saukt. Viņš arī žūrijas komisijas viens no galvenajiem dalībniekiem. Priekšsēdētājs. Es pat teiktu. Un tā, ejam tālāk. Sintija Jenērtē, pirmā pēckara Latvijas skaistuma karaliene.
Viktorija Margulētē, kurā visu savu enerģiju, visu savu garīgo spēku ziedo dažādu skaistuma lietu organizēšanai. Viktorija! Šeit ir arī jāatzīmē Andris Auzāns no Latvijas radio. Un Andrim Auzānam pielāvās rokas sēž Vineta Vilistere, kuru mēs pazīstam gan kā NTV5 žurnālisti, gan tagad arī kā atbildīgi mikrofona darbinieci. Tagad seko pats grūtākais, jo ir jānosauc cilvēku, kurus es nepazīstu sejā. Jāna Šelberga. Aplausiņi topāks darbiniecē! Nu, lūk, un pienāca arī laiks iepazīstināt jūs ar cilvēku, kuram vārds ir Indreks un uzvārds Prodēls. Hejā, firmā Sixtīnā direktors. Un visbeidzot, Uģis Polis. Ulrejs Viļņu populārākās raidstacijas radiodējā direktors. Sēžat, Uģi, sēžat. Aiga, jā! Krauja Lielvārdē, 11 gadies 6. klasē, mācās mūzikas skolā, darbojās arī ansamblī Pastāvnieki, aizraušanās mūzikā un kalnu slēpošanā. Nele Kaupa no Igaunijas, arī 11 gadi, iestādāts 6. klasītē un jau mācās manekeņu skolā. Karolaina Bertman no Polijas pilsētas Kolobžikē. 12 gadus vecā mācīsies 6. klasē, brīvajā laikā guļ mājās, bet ļoti labi rēķina uzdevums matemātikā. Margarita Voš, numur 7, Polijā Gļivicā, 13 gadi, 8. klasē mācīsies 5 gadus, nodarbojusies ar modernajām dejām mājās, audzina jūras cūciņu. Sigrid Vīr, 4. numuriņš Igaunijā, Orociems, 14 gadus vecā, mācās manekeņu skolā, patīk lasīt grāmatas, piedzīvojumu, romānus īpaši. Numuriņš 9, Ailī Pus no Igaunijas pilsētiņas Keilās,
Ailī ir 14 gadi, un viņa mājās gaida maziņš sunīts. Numuriņš 5 Katerīna Marčiņak no Polijas pilsētas Čenstahovas, kur ir slavenā Jasna Gura, un numuriņš 1 Rudīte Būmane no Sidgundas. Un lūk, numuriņš 2 Lauma Skride Rīgā. Minimis 93 skatītāju simpātijā Anna Krauja Latvijā. Annai Kraujai minimis skatītāju simpātijas lenti pasniedz Miss Latvija 93. Sigita Rūdē. Sigita Rūdē Rīgā Miss skatītāju simpātija 93. Minimis Grācija 93 ir Karolaina Bertmane, Polijā. Karolaina! Minimis Grācijas lenti pasniedz vicemiss Latvijā 93 Kristīna Vitkovskā. Aplausiņi! Miss foto Karolaina Bertmane no Polijas. Hei, Karolaina! Otrais Vitkovs! Lenti pasniedz Sigita Rūdē, Miss Latvija 93, aplausiņi! Vice minimis 93, un tā ir, kas tā ir? Karolaina Bertmane, Polijā! Hello, Karolaina! Aplausiņi! Hejā! Lentu pasniedz Kristīna Vitkovskā. Atkal aplausiņi! Hei! Minimis 93 ir automobīlis. Jūs jau ziniet, ka Misses konkursos dāvina automobīļus. Šoreiz mēs nedāvināsim, šoreiz mēs tāpatās vienkārši, vai ne? Būsim automobīļu tūmā, un es domāju, ka tagad es pilnīgi droši varu pateikt to, ka minimis 93 ir... Anna Krauja Latvijā. Miss Latvija 93. Aplausiņi turpinās, aplausiņi. Es domāju, ka pastiprinās aplausiņi. Lūk, arī šogad mums šajā starptautiskajā pirmajā konkursā minimis 93. Anna Krauja no Latvijas.
Thank